pirmā doma, kas ienāca prātā, kad izdzirdējāt vārdu Karters? Ko jūs iedomājāties? Mūsu. Bet tā sajūta kāda uzreiz bija. Šoks, tu tā nesaprot, ko darīt. Kliek, raudāt, krist gar zemi, vārtīties. Tiešām. Pats fēnākais bija, ka otro vietu sauca, ne? Jā. Uztraukums nebija, ne? Nē. Ir jau jūs tā kā, pirms tam jau kaut ko domājāt, ka varētu uzvarēt, vai bija tādas domas iezagušās jums galvā? Protams, viens sastāvdaļa uzvars jau mums piedāvāja, vajadzēja tas pārējais piektais atņemt. Un, es nezinu, jūs kaut kā tās domas tā kā arī tur centāties materializēt, tur domājat kaut kādu riteni, ko konkrēti gribētu, vai tā galīgi? Protams, mēs jau domājam par to gala rezultātu, ka izdosies tas jauna riteni. Ja nav noslēpums, kas tas būtu? Kamielis. Jā, kādu bombu? Pie klasikas pieturēsimies. Moņi, per, kā viņš teica. Jer. Benito Koks. Gandarījums ir? Protams. Ko jūs? Kā jūs domājat, kā jūs sagaidīs mainieku Usmā Ugālē? Liekas atmaksāt rēķins. Nē, bet viss, protams, apsveiks. Priecāsies. Tituls. Ugāls. Un ko vajag tādiem, ko vajag darīt tiem, kas grib braukt ar riteņiem trijā? Ko viņam vajag darīt? Iet ārā, brauc ar riteņiem un nāk uz treniņu. Jā. Andrejs Osindori. Un kam vislielākos paldies jūs gribat teikt? Treneri, ģimenei, draugiem, visiem atbalstītiem. Visiem paldies. Kā jūs domājat, cik balsis pa jums tika atdots? Nav nejausmas.